Šā gada 9. jūnijā ikgadējā uzņēmuma reputācijas topa svinīgajā ceremonijā tika sumināti uzņēmumi ar labāko reputāciju iedzīvotāju un uzņēmēju vērtējumā. Svinīgā apbalvošanas ceremonijā tika paziņoti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Sabiedrisko attiecību aģentūras Nordsporter Novelli, Sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS un laikraksta Dienas biznesa ikgadēji veidotā uzņēmuma reputācijas topa un uzņēmuma vadītāja topa uzvarētāji. Reputācijas tops ir viena no svarīgākajām lietām jebkuram uzņēmumam. It īpaši, ja mēs runājam par farmāciju mīļoto, jo man liekas, ka par zālēm viedoklis ir ikvienam. Par zāļu ražotājiem publiskā telpā viedokļi ir ļoti dažādi. Un, protams, tas, kad mūsu mīļie pacienti mūs atzīst, novērtē, ka mūs atzīst un novērtē arī pārējie konkurenti, jo zāļu jautājums ir tik tiešām gan palīdzība, gan mīlestība pacientam, gan arī milzīga uzdrīkstēšanās, un ja ir kāda neveiksme, tad tas izskan visā pasaulē. Līdz ar to šis tops uzņēmumam ir īpaša balva. Tā ir balva visiem Grindex darbiniekiem par viņu milzīgo ieguldījumu. Visās valstīs, kurās mēs strādājam, protams, bet īpaši Latvijā, jo šī ir balva, kas tiek piešķirta Latvijā. Šogad Latvijas uzņēmuma reputācijas topā 5. vietā ierindojusies akciju sabiedrība Grindex, no pagājušā gada vērtējuma pakāpjoties par 4 pozīcijām. Būdama 5. vietā Latvijas uzņēmuma reputācijas topā, akciju sabiedrība Grindex ir līderis ķīmisko vielu pārstrādes vidū. Un es gribu pateikt paldies visiem, kas mūs ir novērtējuši, visiem, kas šo balvu ir pelnījuši un veidojuši. Un, protams, ka tā ir augsta latiņa. Un es gribu teikt, ka tas ir arī apliecinājums nozares veiktspējai, jo 1-2 uzņēmumi var daudz ko, bet ja nozare ir stipra, tad, protams, tas uzreiz tiek. Un šis gads ir īpašs vairāku lietu dēļ, jauna elpa mūsu Latvijā, kas ir gan Latvijas zinātnes, gan visu cilvēku milzīgs sasniegums. Jauna elpa un jauna popularitāte Mildrenātam, jaunas iespējas. Un tas, ka Latvijā ir saglabājusies nacionālā farmācijas industrija vienīgajā no Baltijas valstīm, man liekas, ka tas ir tas, ar ko mums visiem vajadzētu lepoties. Šogad 3. reizi mērīt arī uzņēmuma vadītāja reputāciju. Akciju sabiedrības Grindex valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis vadītāja reputācijas topā ieņem 10. vietu. Katram cilvēkam viņa personiskais novērtējums arī ir ļoti svarīgs. Man ir prieks, kad es esmu ar savām aktivitātēm un ar savu ieguldījumu Grindex sasniegumos pamanīts. Kā mēs redzam, pēc topa man vēl ir kur augt, sasniegt uzņēmumu līmeni un uzņēmumu un doties tālāk. Uzņēmuma reputācijas tops šogad veidots jau 12. reizi.